Tu esi viens no labākajiem darbā. Darbā tu vari atrisināt smagus uzdevumus, bet personīgā dzīvē tu vēl joprojām nespēji saprast, kāpēc sieva tev atsaka un negrib tevi. Tur nav loģikas, un tu pat nesaproti, kā tas viss notika. Viss sākās tik labi, 10 vai 15 gadus atpakaļ, kad jūs sagājāt kopā. Viss bija brīnišķīgi, un viņa tevi dievināja. Un viņa bija 100% aiz visiem taviem plāniem, viņa tevi atbalstīja. Tu viņai teici, ka tu nodrošināsi ģimeni, un mums būs vienkārši perfekta nākotne, viss būs. Laba karjera, finanses, māja, mašīnas, ceļojumi un viss. Un finālā kaut kur, kaut kādā brīdī jūs kļuvāt kā divi sveši cilvēki, kas vienkārši dzīvo vienā mājā. Viss ir, bet tu nekā par to nedabū. Tu nedabū atzinību mājās vispār. 0. Kā tas ir iespējams? Tu taču pildīji savu solījumu. Tu smagi strādāji, tu nodrošināji, lai ģimene ir aprūpēta, lai viss ir. Bet tu vienkārši nedabū no viņas neko atpakaļ. Kā tā? Un tad tu parunā ar vienu darba kolēģi, otru, vēl ar kādiem cilvēkiem. Un tu tā sāc klausīties un saprast, viss tā sistēma ir pret vīrieti, vai ne? Viņas tikai gaida, ka varēs iesniegt šķiršanos, un tad dabūt alimentus, un tad tu strādāsi kā vergs priekš viņas, un viņa jau būs ar kādu citu kopā, un tas ir tik negodīgi, vai ne? Un var ieslīgt iekšā patiešām tādā depresīvā stāvoklī, saprotot, ka nav cerību, vai ne? Un kur tad būs tas vispār tā jēga, ko apprecēsies vēlreiz? Tāds pats liktenis taču būs, vai ne? Bet tā īstā atbilde šeit ir, ka dzīvē nav loģikas. Mēs esam skolā mācīti, tu izgāji skolai cauri, tur koledžai, universitātei, vai ne? Viss, kas tika mācīts, bija vairāk vai mazāk saistīts ar loģisko saprātu un racionālo pasaules pusi un uztveri, vai ne? Viss pakļaujas noteiktiem likumiem. 1 + 1 ir 2. Viss ir principā izplānojams, sakārtojams, saprogrammējams un izpildāms. Un tev šķiet, ka visa dzīve tāda arī būs, vai ne? Tu apsoli sievai, ka tu rūpēsies par ģimenes finansēm un viss būs forši, un tu sagaidi, ka viņi tev mūžīgi mīlēs par to, bet kaut kā tur vairs nešķiet, ka 1 + 1 ir 2. Kāpēc nav? Tu taču viņai solīji, un tu to izdarīji. Tad viņa mainījās, vai ne? To it kā ir tā viegli loģiski izsecināt, ka tā vaina ir viņā. Viņa pierada visticamāk, vai ne? To tavs loģiskais prāts tagad var mēģināt tev izstāstīt. Tu turpināji viņu apgādāt, nodrošināt ģimeni, bērnus, visu, un viņa vienkārši pierada. Un pierada, tu viņu izlutināji kā mazu bērnu, vai ne? Un tagad viņa tev vairs nedod neko. Tā īstā atbilde ir, ka dzīve jau nav par loģiku un racionālo prātu. Mūs visus, it tevi, it tavu sievu, vada emocijas. Vot tas, kas mūsos te ir iekšā. Ja? Kā mēs jūtamies, tā mēs arī darbojamies. Un bieži vien tas ir kā tāds autopilots. Mēs pat nesaprotam, ka mūs kaut kas vada. Bet īstenībā visas šīs dzīves situācijas, visa šī šķietami bezcerīgā situācija ir iznākusi tāpēc, ka tu esi jūties konkrētā veidā šeit iekšā. Tev ir kaut kas iekšā, kas īstenībā to visu burtiski pieprasa, lai tas tā notiek. Tam ir grūti noticēt, varbūt tā uzreiz, bet atnāc pie manis izaugsmesterapija.com, un es tev iedošu brīvu konsultāciju. Un es tev parādīšu tieši, kā tas strādā. Un es tev palīdzēšu identificēt to sajūtu, kas tev ir iekšā, kas arī izveido visu to, lai tev dzīvē tev šitā te neveiktos. Un lai tu būtu tas upuris, lai tu dedzinātu sevi ārā, lai tu atdotu sevi visu un pretī saņemtu neko, 0. To visu var mainīt.
Un tu vari atkal justies kā patiesas vīrietis. Un ko nozīmē justies kā vīrietim? Tad, kad plūst enerģija, tad, kad sieviete tevi grib, tad, kad tava sieva tev patiešām novērtē. Un tas nenozīmē, ka tev tagad ir jāpārstāj, kā teikt, fokusēties uz darbu, uz finansēm, uz to, lai enerģija plūstu. Nē, var izdarīt to visu, un pat vēl vairāk būs finanses un uzplauksiet abi. Tad, ja tev te būs pareizais iekšā iestādījums. Nāc uz izaugsmesterapija.com, iedošu brīvo konsultāciju, un tu redzēsi visu un jutīsi tieši kā tas strādā.